Nu ko, ņemam, būs manam operatoram mašīnīte, ar ko operatīvi braukāt un filmēt visu, un būs mums daudz jaunu kadru. Tā, ka šas braucam uz firmu, pārakstīt ar balto Auģiku, un tā jau cerams, ka pēc stundaņām 2 dosimies māju ceļā. Diekaņa! Un čo, nopirkām. Paldies! Te augšā pa trepītēm ir kantorītis, parakstījām papīrīšus. Braucam savākt, braucam pakaļ. Nu ko, tehniskā pasīte. Veicām pie manis, līgums parakstīts, braucam savākt mašīnu. Kā drīz jau dosimies mājās. Gatavojam uzdzīšanai, noņemam numuriņu. Un apgāžu. Eju pakaļ mašīnītē. Nu ko, dabujām virsū. Tagad vajag piesēties un varēsim braukt. Tā. Ko tur dari? Да, палец Сергейс. Все сделаем для детей. Тем более для детей соседа, да? Nu čo, izbraucam. Nu, palīgs Sergejs. Pirmie metri, ko teiksim? Laba rotaļlieta. Laba rotaļlieta. Var redzēt viņa ko cik. Ir uz piekabes. Nu ko, braucam Cepelīnas aiz. Jā, labu apetīti mums. Она сказала Таурус. Таурус. Nu ko, pirmie 50 km nobraukti. Tehniskā pārbauda. Что-то Сергей уже. Что случилось? Один или все? Jā, laikam labi, ka apstājāmies. Kaut ko vajag pārsēt. С той стороны нормально? Сейчас посмотрим. С той стороны. Супер. Тоже один чуть-чуть ослаб. Nu ko, pēc laba darbiņa apstājamies pārēst un turpināsim ceļu. Tā kā labu apetīti mums. Apstājāmies, mazliet kājas ielūcīt. Esam izlūcījuši kājas, varam doties tālāk. Pauzītes, dodamies tālāk līdz SDD 118 km.
Lūdzu, sagaidiet uzaicinājumu. Numuru salīdzinājumu esam uztaisījuši. Tagad jāiet reģistrēt. No ko bijām CSDD, mēģinājām pieregistrēt, bet nekā. Iedeva papīrīti, ka reģistrāciju nedrīkst veikt, jo kaut kādas formalitātes nav nokārtotas vecajā reģistrācijas valstī, Francijā. Tā kā uzrakstījām iesniegumu uz Franciju, CSDD uzrakstīja iesniegumu, prasījumu un 30 dienu laikā jābūt kaut kādai atbildei. Bet, saka, ka parasti, ka tā gadās, ka tas krietni ātrāk atrisinās un atrisinās pozitīvi. Tā kā gaidām informāciju no CSDD. No ko pirmie izmēģināja braucienu. Tā ir ātrums, laikam nevar redzēt, 45 km/h maksimālais ātrums. Ātrāk viņa neiet. Iebraucam Salaspilī. No Mikus kā ir? Forši. Forši. Tikai nepārsniec ātrumā, ja? Pacentīšos. Tādas vajag. Paskatīties nav neviena nekur. Var uzreiz parādīt labāk pagriezienu. Jā. Lietas sākās. Jā. Mikos, kā ir tavi pirmie 10 kilometri? Ļoti forši kaut. Jā. Kas visvairāk, kas visvieglākais vai visgrūtākais? Visam sekot līdzi ir visgrūtākais. Tu domā, lai zaķi nespien uz ceļa? Arī. Arī. Kas visvieglākais? Pa taisno braukt. Pa taisno braukt. Nebūs tā, ka apniks ātri pa taisno braukt? Pagaidām neatbīd. Super. Nu ko, Citroen Ami ir mājās, ir garāžā, ir vietas. Vakar uzrakstījām iesniegumu uz Franciju, sazinājāmies šodien ar vecajiem īpašniekiem. Noteikti tuvākajās dienās viss noskaidrosies, un te jau tiksim arī ar papīru daļu galā. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, ar mums šai mazajā piedzīvojumā. Līdz rītdien tikšanās!